190,000 cilvēki. No viņiem, kolēģi, 60% ir 51 gads plus un tālāk. Viņi šeit ir dzīvojuši no 70 gadiem. Man nav pārsteiguma, kolēģi, par jūsu reakciju, it īpaši jaunas vienotības nostāju. Bet šodien ir bijis ļoti svarīgi uzsākt šo dialogu. 9% no Latvijas iedzīvotājiem ir absolūti ārpus savu pilnu un absolūtu tiesību loka. Piešķirt nepilsoņiem Latvijas pilsonību ir absolūti normāla, no Eiropas puses mudināta un sagaidāma rīcība, kuru parlamentam jau sen bija pienākums realizēt. 9% no Latvijas iedzīvotājiem, kolēģi, ar saviem kliedzieniem jūs man neapstāsiet. Šodien es jums pateikšu to taisnību, kuru 30 gadi neviens politiskais spēks, kas ir bijis šeit un pārstāvējis it kā mūsu tiesības pat nav mēģinājis runāt. Neviens nerunā par to, ka mums Latvijā dzīvo vairāk nekā 190,000 cilvēki, kuri kā rezervāti atrodas ārpus tiesībām. Viņi nevar balsot, viņi nevar lemt, viņam ir pienākums, nevajag kliegt, kolēģi, viņiem ir pienākums tikai strādāt, maksāt nodokļus un visu laiku taisnoties par kaut ko. 190,000 cilvēki. No viņiem, kolēģi, 60% ir 51 gads plus un tālāk. Viņi šeit ir dzīvojuši no 70 gadiem. Viņi mūsu Latviju, kolēģi ar saviem kliedzieniem. Kolēģi, mazliet klusāk. Šis likumprojekts kopumā ir šokējošs. Šis likumprojekts piedāvā pēc būtības nulles pieeju pilsonībai. Kolēģi, vēlreiz, šie cilvēki dzīvo Latvijā sākot no 60 gadiem. Viņi šeit dzīvo, viņi šeit strādā, viņi šeit maksā nodokļus. Viņi ir vairāk nekā lojālie mūsu valstī. Un mums beidzot ir jāpieliek punktu šim stāstam. Šā visa procesa vairāk nekā 2000 bērni joprojām atrodas ārpus tiesību lokā. Tāni momenta, kolēģi, augsti godāta Nacionālā apvienība. Igaunijā 100,000 Krievijas pilsoņi var balsot pašvaldības vēlēšanas pēc nekustamā īpašuma principā. Ja mēs visu laiku ņemam piemēru no citām valstīm, ja mēs visu laiku runājam par Lietuvu, ja mēs runājam par Igauniju, ja mēs ņemam vērā Eiropas norādījumus, kuri teica, ka šito statusu ir jāizbeidz, šeit ir tikai politiska kauja no jūsu puses, kolēģi, bet kur ir patiesais mēģinājums saliedēt sabiedrību? 190,000 tas nozīmē, ka katra Latvijas ģimene praktiski ir viens šāds cilvēks, kuram ir atņemtas visas tiesības. Visas absolūti. Viņam ir tikai tiesības strādāt uz jums, viņam ir tikai tiesības maksāt nodokļus jums. Lai jums, Kola kungs, lai jums augsti godāta Nacionāla apvienība un vienotība būtu algas. Viņi maksā nodokļus šajā valstī, viņi strādā šajā valstī, viņi dzemdē bērnu šajā valstī. Viņi dara pilnīgi visu, lai mūsu Latvija būtu stipra, lai mūsu Latvija būtu neatkarīga. Jūs izdomājat, ka viņi ir ienaidnieki, tāpēc, ka tas ir izdevīgi. 2000, vēlreiz, kolēģi, 2000 bērni. Rosļikov kungs, lūdzu, nekliedzieet. Tiešām mēs visi jūs dzirdam. Neļauj runāt. Mieriņas kundze, lūdzu, ieviesiet kārtību. Vēlreiz, Kola kungs, speciāli priekš jums. 190,000 cilvēki, 2000 bērni. Lielākā daļa no viņiem ir pensionāri, kuriem ir absolūtas tiesības saņemt jau savus. Viennozīmīgi. Rosļikov kungs, lūdzu, nesarunāties ar zāli. Nesarunāties. Mieriņas kundze, varbūt jūs varēsiet nomierināt Nacionālu apvienību? Rosļikov kungs, lūdzu, stāstiet savu stāstām. Kolēģi, vēlreiz, par ko mēs te runājām? 190,000 Latvijas iedzīvotāji. 190,000, jūs varat iedomāties. 9%. Par ko? Vienkārši paņēmam un uzliekam viņiem juridiskus šķēršļus. Ne pa kreisi, ne pa labi. Neko viņi nav spējīgi izdarīt šajā valstī. Kolēģi, vēlreiz. Sausi un adekvāti uzsakt dialogu par to, lai piešķirt Latvijas nepilsoņiem pilsonību, jau sen ir bijis pienākums jums visiem. Jau sen ir bijis pienākums tādām partijām kā Saskaņa un pārējie. Runāt par viņiem, kolēģi, ir svarīgi. Pirmais piegājiens būs šodien, bet es jums varu apsolīt. Mēs par to runāsim, mēs par to diskutēsim un mēs beidzot pieliksim punktu šim jautājumam.
Eiropa jau sen teica, ka jāizbeidz šo stāstu. Mēs ļoti labi to saprotam. Latvija un Eiropas Savienība, mēs esam vienīgā valsts, kas nodarbojas ar šādām lietām. Atņemam cilvēkam tiesības un uzskatām, ka viss ir kārtībā. Nav! Kolēģi, vēlreiz, ar savu dzīvi Latvijā, ar savu darbu, ar saviem nodokļiem, viņi ir pierādījuši, ka viņi lojāli savai valstī. Tāpēc augsti godāta vienotība, augsti godāta Nacionāla apvienība. Es saprotu, ka es nevarat uzkapt sev uz rīkles, bet izdariet kaut ko pareizu. Pirmais pieejaņš šodien būs, un mēs runāsim par viņas tiesībām. Obligāti! Paldies, Krasnikov!